Sveiciens, draugi! Daudzas ģimenes, daudzi cilvēki ir ļoti neapmierināti ar pašreizējo bāriņtiesu darbu. Viņas it kā darbojas pat, lai atņemtu bērnus, lai šķeltu ģimenes, nevis risinātu patiešām problēmas, kas ir radušās ģimenēs dažkārt. Un tas ir milzīgs kontrasts no tā, kādas bāriņtiesas tika izveidotas Latvijā 90. gadu otrā pusē. 97. gadā sāka darbu bāriņtiesas, Rīgas bāriņtiesa atjaunot, un 98. 99. viņi tad pilnvērtīgi darbojās, un pēkšņi kopš vienotības nākšanas pie varas bāriņtiesu darbs pilnīgi izmainījās. Pilnīgs kontrasts ar tām bāriņtiesām, kas bija kādreiz. Pirms kādu laiku, 90. gados. Un to vislabāk, protams, var pastāstīt par to kontrastu cilvēks, kas ir bijis ilgadīgi bāriņtiesu priekšstādātāji Salaspils novadā. Tā ir Zaiga Matvejāna, paklausīsimies, ko viņa saka. Ilgadīga Salaspils bāriņtiesas priekšstādātāja, un viņa redz milzīgo kontrastu laikā, kad 90. gados vai tur bija... Es sāku 98. gadā, tad es beidzu, es 11 gadus nostrādāju līdz 2009. gadam, un plus vēl es arī biju bāriņtiesu asociācijas valdes locekli. Tas bija tieši tas laiks, kad asociācija Baibas Melderes vadībā fantastiski darbojās Latvijā. Un es atceros to sākumus, kur es ieraudzīju to milzīgo kontrastu, tad, kad es strādāju, bija tā vienatiesību sistēma, attieksme pret ģimenēm ar bērniem. Jā, bērnu tiesību aizsardzība, viss bija vienā līmenī kāda, un tad, kad es arī 6 gadus dzīvoju Lielbritānijā, un kad mēs ar ģimeni atgriezāmies 16. gadā, ziniet, tas bija tāda plaisa milzīga. Tāda sajūta bija, ka es esmu atgriezies pilnīgi citā valstī. Jā. Un tad, kad es 19. gadā atgriezos vēl sociālā sfērā, sāku strādāt kā sociālais darbinieks tieši nevalstiskā organizācijā, tā plaisa bija vēl milzīgāka. Bet tanī mirklī, kad es atgriezos, tas bija traģiski. Tas bija traģiski, jo es satikos ar savām kolēģiem, un, diemžēl, jā, kad šī bērnu tiesību sfēra, diemžēl, viņi jau sāk arvien mazāk pildīt to savu funkciju, bet kāpēc? Tieši likumdošanas neaizsargātības dēļ. Ja, jo pieņemsim, ja mums, kad mēs sākām strādāt, mums bija tiešām bērnu tiesība aizsardzības likums, civil likums, visas tās normas, mēs zinājām, ko mēs darām, un mēs zinājām, ka mēs vienmēr saņemsim no Bērnu ģimenes lietu ministrijas atbalstu. Ja, un pats pirmsākums vēl kāds bija, kad bija Noriņa Mekša, Laila Rieksta Riekstiņa. Tas bija vispār fantastisks laiks, ka mēs visi ticējām šai Latvijas idejai, ka Latvija būs tiesiska valsts. Mēs ļoti lepojāmies. Par to es atceros, kad stājos arī bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā. Mēs ļoti lepojamies ar to zvērestu, ka mums bija pat jādod. Un mēs tiešām no sirds kalpojām tam visam. Un vai sieviete nelaimē nonākusi, tā varēja piezvanīt un tajā brīdī pašvaldība palīdzēja? Ko pieņemsim, es personīgi darīju. Ja? Man tā grūti pateikt, kā citur, bet mums tas bija kaut kāds ļoti normāli atstrādāts mehānisms. Ja pieņemsim, ja man piezvana kāda sieviete vai atnāk, tad telefoni bija mazāk. Ja? Atnāk kāda sieviete un lūdz palīdzību. Viņi zināja, kur ir bāriņtiesa, viņi zināja, ka viņa ir vārdarbībā cietusi, viņi var lūgt palīdzību. Un mums bija sadarbība ļoti laba ar Tāls sieviešu krīžu centru. Vēlreiz atkārtoju, ka te ir runa par pirmsākumiem 98. gadu un 2009. gadu, ja tas nav tagad. Tas nav tagad, tā ir milzīgais kontrasts. Es esmu pilnīgi jau vairākus ciklus izgāju savā dzīvē. Un tad, kad pieņemsim, pie manis atnāk sieviete vardarbībā cietusi un ar bērniem, un tas bija momentāli. Es saņēmu no domas priekšsēdētāja Jura Putniņa, viņš bija brīnišķīgi atbalstošs priekšsēdētājs sociālā sfērā. Ģimenēm ar bērniem ļoti palīdzēja un saņēma garantijas vēstuli. Momentāli bija mašīna, un ņemot vērā to, ka mēs bijām Salaspilī, es iesēdināju to sievieti ar bērnu un vedu uz Tāls sieviešu krīžu centru. Pat tad, ja tas bija 5 vakarā, ja mums vienmēr nāca pretī transporta daļa, mums nebija nekādu problēmu. Uzreiz uz krīžu centru atstāju, pašvaldība samaksāja jau uzreiz šo pakalpojumu, un viņa saņēma tā sieviete gan psihologa, gan sociālā darbinieka atbalstu visu.
Tas bija laiks, kad visi daudz cilvēku ticēja tajā Latvijas idejai. Mēs idejai ticējām. Un taču arī bija taču ģimenes lietu ministrija. Jā. Un ģimenes lietu ministrija, taču vai toreiz bija taču Latvijas pirmā partija, man liekas. Jā. Kristīgās vērtības un ģimenes lietu nodrošināšana. Un baštika ministrija, kā viņi toreiz visi sauca. Ja? Nu, tas bija tāds, jā. Tas bija tāds koncepcijas, tas būtība. Brīnišķīgs laiks. Ļoti, jo mums ministrija toreiz ar Bāriņtiesu asociāciju sadarbībā strādāja tieši kā palīdzēt bērniem ar ģimenē, kā stiprināt ģimenes, kā palīdzēt ģimenēm ar bērniem, kādas izmaiņas likumdošanā ir vajadzīgas, kā mēs varam šo situāciju uzlabot. Ja, tās auģu ģimenes tajā laikā izveidojās. Viss tieši bija uz mērķi. Un tagad, kad tu redzi, kas notiek? Drīkst nekomentēt, ja jākomentē. Traģiski. Ļoti traģiski. Ļoti traģiski. Runāja tiem cilvēkiem. Bezcerīgi. Tā pašā laikā es atceros arī toreiz, kad mums bija arī salaspili izlikšanas, ģimenes ar bērniem vai kā. Pat nebija iedomājums, ka viņas tiktu izlikt uz ielas, jo manā praksē tā nebija līdz 9. gadam. Ja? Viņas nenokļuva, vai pieņemsim, ja kā tagad ir, kad Bāriņtiesa atnāk, ja bērnu uz bērnu namu, jūs uz turieni vai pie pirmām kļūdām, un kad īstenībā, ja tavu finansējumu izvērtē, ko iegulda, pieņemsim, auģu ģimenēs vai bērnu namos, tie daži bērni, kas vēl tur ir palikuši, ja kaut daļu no tā finansējuma ieguldīt ģimeņu stiprinājumā, nevis iznīcināšanā, ja, un ja tās ģimenes saņemtu šo sociālo dienestu atbalstu, jo ļoti mainījās arī īstenībā tā sociālā dienestu ideja politiskā, mainījās ar likumdošanu, ar visu, jo viens kāda mums bija tā ideja, ja, kad es strādāju. Un, 16. gadā viņa jau bija pavisam, diemžēl, politiski ļoti nomainījusies. Satumsa situācija, ļoti kopš Dombrovska valdības, kopš tauta bija vienkārši no masu medijiem, diemžēl drausmīgi propaganda lieza no tiem saucamiem sorosītiem vai sorosistiem, ja, un viņi vienkārši ievēlēja vienotību, repšai ciltstāvs vienotības. Jaunā laika, Eināra Repša, varbūt daudz jau sākuši aizmirst, bet tieši šī grābekļa dēļ, ja, turpinājās vienotība, jaunā vienotība, pēc tam pārējais, un viss tā politika ģimeņu jautājumā, un tagad mums ir situācija, ka mums pat ir jācīnās par dabiskām ģimenēm, kas notiek Latvijā vispār nenormāli šobrīd. Tas ir traģiski, jo 2005. gadā tak nostiprināja to visu. Jā, protams, saimā tika nostiprināts. Ja viņiem ir problēma ar izpratni, ja, ar ko nozīmē satversmē šis pāns, lai viņi pajautā tiem cilvēkiem, kas šo satversmes pāntu ievies, ja, kas nobalsoja par šo satversmes pāntu. Mēs pat parakstus vācām toreiz tajā laikā, lai būtu. Jā, un izdevās. Un tagad atnāk kaut kādi, teiksim, tie farizēji vai mūldātāji, un muld, un laiž kā pa ķešu, ka ģimene esot dažādas perversu variantu, perversu surgāta attiecības iespējams ģimene. Tā nav ģimene, tas ir kaut kas pilnīgi milzīgi problēma, ja, ņemot vērā šos jūdes grašus, ja, pa ko pārdodās saucamie ZZS, vai kā viņus tur tagad varētu nosaukt, tur zaļzemnieki, zilzemnieki, ja, varavīksnes zemnieki un kaut kā tā ļoti nododot savus vēlētājus, kas vienmēr bijuši par tradicionālām vērtībām. Ja. Un tāda ir šī situācija, un tas izpaužās arī Bāriņtiesās, tas izpaužās visur, un nekāda konvencija neko nepasargās. Tas ir pilnīgi, tā ir tikai demagoģija, ja tā ir propaganda, ka kaut kāda šī te konvencija, Stambuls vai kāda, kā viņi sauc, ja, pret vardarbību, ka viņi mazinās vardarbību. Valstīs, kurās ir šī te konvencija, ir augsta vardarbība. Tur ir tā korelācija. Neaizsargātība tieši. Jā, neaizsargātība. Un šī politika ir noteikti jāmaina, un šī valstī ir vismaz 1000 lietas jāmaina. Ja? Un tiešām ir šī iespēja atlaist Saeimu šobrīd. Un var parakstīties cilvēku. Un Latvija LV, Slīpsvītra, VP, jā. Vēlētāja iniciatīva, ja? Šīs Saeimas atsaukšana, šīs Saeimas atlaišana. Jo ātrāk tas tiks izdarīts, jo tiešām labāk visās jomās, arī ģimeņu jomā, būtiskākais ģimeņu jomā, aizsargāt bērnus, aizsargāt ģimenes dabiskās. Ja? Kā tu, Zaiga, pareizi saki, ja? Katru gadu paliek arvien dīvaināk, arvien drausmīgāk. Neaizsargātība faktiski. Tieši cilvēku juridiskā neaizsargātība Latvijā, diemžēl, tas ir tas, ko es kā baznīcas sociālais darbinieks saskaros. Protams, mēs izmantojam visādus savus resursus, idejas, savas finanses, ja, un savu fantāziju, savas spējas, kā mēs varam palīdzēt viņiem, bet paliek arvien grūtāk.